Jēzus satiek savu svēto māti, Marija, kas ir Jēzus mierinājums viņa krusta ceļā. Dvēsele, kas viņu saprot, dvēsele, kurai nekas nav jāsaka. Dvēsele, kura ir gandrīz vai viens ar viņu. Marija arī mūs katru saprot. Marijai arī nekas nav daudz jāstāsta, nekas nav jāskaidro. Viņa zina, kā māte, kas ir vajadzīgs katram no tiem, kas viņu piesauc un godina kā savu māti. Marija, kas ir mūsu stiprinājums tajos brīžos, kad neredzam nekādu citu cerību. Marija, kas atgriež mums cerību, kuru piedzīvot, kuru satikt, nozīmē atgūt cerību. Tik daudz cilvēku brauc uz šejienu, uz Medžugorju, tāpēc, ka ir piedzīvojuši kādu savas dzīves tumšo ieleju, kurā vairs neredz gaisu, no kuras vairs neredz izēju. Tas, ka mēs esam satikuši Mariju, tas, ka mēs jūtam viņas klātbūtni, tas, ka jūtam, ka viņa klausa un dzird mūsu lūgšanas. Tas ir cerības sākums. Tieši tā kā rīta ausma parādās vēl pirms pašas saules, un sauli, ko baznīcas tēvi sauc par Kristu, kurš ir taisnības sauli, tā rītausma, kurā parādās jau pirmā gaisma, ir kā Marija. Marija, kura vienmēr nāk pirms sava dēla. Vispirms bija Marija, un tad no viņas piedzima Jēzus Kristus, kurš ir mūsu vienīgā cerība. Bet Marija vienmēr nāk pirms viņa un vienmēr ved pie viņa. Un ja mēs esam satikuši Mariju, ja mēs esam lūgušies un piedzīvojuši viņas maigumu, tad mēs jau esam gandrīz tās saules gaismā un tās saules staros, kuru mēs gaidām, kuru mēs ceram piedzīvot arī savās tumšajās ielās. Lai Dievmāte aizbildina par mums, lai palīdz nepazaudēt cerību, lai palīdz nepazaudēt paļāvību, lai palīdz noturēties ticībā, noturēties lūgšanā.